Grafiti bieži redz kā vandālismu, taču sociālā psiholoģija to skaidro ar vairākām parādībām. Pirmkārt, ar sociālo identitāti. Jaunietim grafiti bieži ir veids parādīt, kas viņš ir un pie kādas grupas pieder. Otrkārt, ar konformitāti, kas nozīmē vienaudžu ietekmi. Ja draugs zīmē grafiti, jaunietis to dara arī pats, lai iekļautos grupā. Treškārt, pastāv stigmatizācija. Sabiedrība grafiti veidotājus bieži uztver kā vandāļus, kas tikai pastiprina plaisu starp jauniešiem un apkārtējiem. Un visbeidzot, reaktance. Tas ir psiholoģisks efekts, kad aizliegums izraisa pretēju reakciju. Ja jauniešiem stingri aizliedz zīmēt, viņi to dara vēl vairāk, jo vēlas pierādīt savu brīvību. Lai saprastu, kāda ir reālā situācija Latvijā, mēs satikām cilvēku, kurš ikdienā nodarbojas ar grafiti un labi pārzina šo vidi. Sveiciens, Rihards Bežīnskis, zināms arī kā Rikardi B. Esmu vienkārši ielu mākslas un grafiti vai vienkārši urbānās kultūras entuziasts, kurš ir interesants pētnieks. Jaunieši var izpaust sevi grafiti jomā, vai mūsu Latvijā Rihardi tiešām ir tāds? Provodniks ir ROV, tātad Riga Open Wall. Šobrīd pagaidām, diemžēl, vai vienkārši ir līdz šim bija Rīgā, tieši Rīgā. Bet nu pat kādi atvērtais Kimo kvartāls atļauj uz savām sienām ārā veikt kaut ko saucot mūs par pilsētas tetovējumiem. Tas viss procesā, jā. Risinājuma meklējumos devos uz Londonas grafiti tuneļiem, vietu, kur šī sistēma jau strādā. Londonas Leake Street tunelis ir labs piemērs tam, kā legāla grafiti vieta var darboties praksē. Pētījums rāda, ka legāli paredzētas ielu mākslas zonas samazina nelegālo grafiti tieši tajās teritorijās, kur tās tiek izveidotas. Tas parāda, ka radoša alternatīva var mazināt vandālismu un līdzīgu pieeju varētu izmantot arī Latvijā. Mēs piedāvājam tuneļa sienas pie Origo pārveidot par legālu grafiti zonu. Tā ir iespēja aktīvi piedalīties sociālajā dzīvē. Projekta realizācija aizņems 5 mēnešus. Pirmie 2 tiek paredzēti pašvaldības atbalstam. 3. un 4. mēnesī notiks sienas veidošanas process. Pēdējais mēnesis tiek paredzēts lekcijām jauniem cilvēkiem par legālu grafiti nozīmīgumu. Sienas veidošanas rezultātā sabiedrības attieksme pret grafiti var tikt mainīta uz pozitīvāko pusi. Vandālisma līmenis Rīgā var tikt samazināts. Izstrādes plānam objekta mērķauditorijai tiek piedāvātas 2 aptaujas – pirms sienas veidošanas un pēc tās. Projekts nav grūti realizējams ar minimāliem resursiem. Tā ideja ir jauniešu vides kohēzija, mazinot vandālismu. Projekts rada pozitīvu ietekmi uz pilsētvidi. Risinājums nav aizliegums. Tā ir iespēja visiem.